Stāstīšu jums, kā tiek pielikts karogs un uzvilkts mastā. Konkrēti, ja karoga mastam ir iekšējā slēdzenes karoga pacelšanas sistēma. Apakšā vienmēr zem karoga ir atsvars, kas dod šo svaru pēc tam šo karogu nolaist lejā. Jo karogs citreiz ir viegls, ja viņš nav mitrs vai slapjš, nav tāds svara. Un arī notur karoga apakšējo daļu klāt pie masta, lai nevējš to nerautu projām. Stiprināšana notiek šādi. Apakšā vienmēr ir atsvers, tas stiprinās karoga apakšējā karabīne, ir pats karogs, un tad augšā jau atķēs kopā jau pie pašas auklas augšējā karoga karabīne. Visa darbība notiek šeit šajā slēdzenes sistēmas kastītē. Mēs atslēdzam šo vāciņu, noņemam nost. Aukla glabājas mastā iekšpusē, apakšējo atveri, tātad glabājas mastā. Iet caur šo fiksātoru, ieiet augšējā atverē un dodas masta iekšpusi augšup. Iznāk attiecīgi ārā līdz šai vietai, kur jau piestiprinās pie karoga. Valkot šo auklu ārā, tā kā no masta, šis karogs arī tiek pacelts. Šādā te veidā. Tāda ir tā doma. Un tā mēs uzvalkam augšā. Un tieši tāpat, ja, piemēram, sēru dienas noformējums nepieciešams un ir jāatstāja pusmastā, tad mēs uzvalkam, vai nolaižam šajā gadījumā pusmastā, nofiksējam pie fiksātora. Nu, atlaiž vaļā, viņš karogs neslīt lejā, ja? Tad tas ir sēru dienā. Ja? Nu, tieši tāpat uzvalkam augšā, turpinam tālāk to darbību līdz brīdim, kad jūtam, kad atdurās, nu, bez vardarbības, bez spēka, jūtam, kad atdurās, nofiksējam, un tad ir vienkārši jāvalta šis brīdis, šo aukliņu salikt apakšējā atverē iekšā, lai glabātos karoga mastā. Svarīgi zināt ir viena lieta, ja neliek karogu, piemēram, ja, tad karogs ir jāsavieno ar atsvaru. Vai nu jāstāja lejā, bet tad var būt vibrācija no auklas, vai jāuzvelk augšā. Nekad nevajadzētu uzvilkt auklu bez atsvara karoga masta augšpusē, jo citādi pēc tam auklu vairs lejā nevar dabūt, jo nav atsvara, nav svara. Tādā gadījumā cilvēki tad ir spiesti laist karoga mastu lejā, eņģē, lai šo auklu izvilktu ārā. Ja? Tātad, ja mēs karogu nelietojam, piemēram, braucam projām, karogu gribam noņemt, uzliekam atsvaru, atstājam ainu lejā, bet, kā minēja, var būt vibrācija no auklē, no vēja ietekmē, vai uzvelkam vienkārši atsvaru augšā, lai tā aukla ir iekšpusē, viņa līdz ar to nenolietilsīs tik ātri, un būs vienkārši tukšs karoga mastas taps.